Es gribētu sākt ar nelielu meditāciju. Ievelkam dziļi elpu dziļi savās nopīpētajās plaušās. Aizveram acis, izņemot, ja operējam kādu smagu mašinēriju. Iebāžam pirkstus ausīs un pagriežam pa 180 grādiem. Dabūjam visu to sēru laukā, visu to brūno, ķepīgo, smaržīgo sēru. Izvelkam pirkstus un pieliekam roku pie sirds. Sajūtam savu sirds čakru. Paceļam rokus uz gaisus un ar pirkstus norādam uz Dievu. Tu mani radīji un noliki šeit ciest. Tu mani radīji un liki man braukt sabiedriskajā transportā kopā ar citiem smirdīgiem cilvēkiem. Atver muti un ļaujies visvienkāršākajai pirmajai mantrai. Turpini. Turpinot skaitīt šo mantru, lēnām ieliec pirkstus sev mutē un sajūti ausu sēra saldo garšas buķeti. Apgriez pirkstus, rotē par 180 grādiem, iesmērējot iekšējos vaigos tavas dzirdes vēstnešus. Lēnām atver acis, savienojies ar telpu, savienojies ar visumu. Tātad, tas, kas man riktīgi fucking besīja, ir, ka cilvēki brauc ar velosipēdiem pa ietvi, tur, kur ir perfekti laba velojosla blakām. Un tas notiek pārsteidzoši bieži. Es dzīvoju centrā, un šeit, piemēram, Čaka iela. Čaka ielā uz vienu pusi ir vejo josla, fucking vejo josla, un cilvēki vienkārši brauc blakus vejo joslai pa ietvi, kur iet cilvēki, kuri pietura, pilns ar cilvēkiem, ļoti nērti, cilvēkiem jābīdās malā, un zini ko, es vienmēr domāju, labi, varbūt šis velobraucējs
tūlīt kaut kur iegriezīsies, un viņš uzbrauc uz ietves, lai vienkārši viņš varētu iegriezties kādā vārtrumē vai ieiet mājā. Un es vienmēr, ja es redzu kādu braucam pa ietvi, es vienmēr fucking pasakoju līdzi. Es pasakoju līdzi ar acīm, dažreiz es eju pat pakaļ un pielieku soli, lai redzētu, cik tālu šis cilvēks brauks ar riteni pa ietvi, kamēr blakus ir perfekti laba vejo josla. Jums varētu likties varbūt, jā, vai šī vejo josla ir virzienā, kurā brauc šis cilvēks? Atbilde – jā. Jūs varbūt domāsiet, varbūt kaut kas stāv priekšā uz šīs vejo joslas, varbūt ir nolikts auto vai busiņš, kas izkrāmē produktus Mego. Veikalam? Nē. Tā nav. Vejo josla ir pilnībā brīva. Tur neviens nebrauc. Tikmēr šis cilvēks ar riteni vai skūteri, pat nesāksim par skūteriem. Par fucking skūteristiem, bļeķi. Ja jūs esat skūteristi, ja kāds šeit skūterists man klausās, jūs paši zinat, tu pats zini, kas tu esi un ko tu dari. Šitie ātrie skūteristi, jā. Es klausos kā opams. Šitie ātrie skūteristi, tagad visi skūteristi. Manā bērnībā nebija skūterists nozīmē kaut ko citu. Jo bija skūteri, un tā mēs saucām skūtgalvis, jeb skinheadus, kuri bija agresīvi ar tiem melniem cietiem zabakiem, lai atspārdītu cilvēkus, droši vien ar neonacistiskām novirzēm. Tev bija jābaidās no skūteriem, skūtgalviem, skūteristiem. Skūteristi, laikam, ir kaut kas cits. Es nezinu, vai kāds cits vispār tā sauc skinheadus par skūteriem. Es nezinu, bet laukos bērnībā mans tēvots mums stāstīja, kā pa ceļam uz upi. Mēs vienmēr gājām uz upi peldēties, un tur bija neliela tāda krūma puduris. Un viņš mums teica, tur uzturas skūteri. Skūteri bija tā skūtgalvi banda, ko viņš izdomāja. Ja tā padomā, tagad varbūt neviens burtiski nesaka skūteri. Varbūt tā nav lieta. Par skūtgalviem, par skinheadiem. Bet, katru reizi, kad es gāju uz upi tur un tīpaši bija vēlāks vakars, man bija vēl, man bija tās, kur ir skūteri? Bet, no otras puses arī domāju, ka Karlsons dzīvo uz jumta manai laukumājai bēniņos. Pats, tie bija labi laiki. Es gribētu ticēt tā. Man liekas, tas ir tas, kas dziļi tādiem fundamentāli reliģiskiem cilvēkiem, ja tu esi 7. dienas adventistos iestājies vai varbūt mormoņos, un neobligāti, jebkurā no sektām, kristietības, katolicisms, luterānisms, tās arī pieskaita pie sektām, jebkurā gadījumā, jebkurā novirzienā, jebkurā žanrā ir fundamentālāki cilvēki, un viņiem tā ticība ir stipra, un, ir kaut kas rīktīgi foršs un mierinošs tajā, ka tu tiešām pa īstam tici, ka Karlsons dzīvo tev virs galvas, tavā jumta ailē. Kaut kas tajā visā ir. Jebkurā gadījumā tagad skūteristi ir vienkārši cita veida lieta, no kā baidīties, jo tev tāds, kas pa fucking huiņu? Cilvēki viņš brauc virsū tev. Kas notiek? Labi, es veikšu šito te muldēšanu. Es gribēju atgriezties pie oriģinālas muldēšanas, un tā muldēšana bija par to, ka es sekoju tam velosipēdam, un viņš pabrauc vienu ielas posmu no krustojuma līdz krustojumam. Pa ietvi. Viņš brauc pāri luksuforam. Nākamo ielas posmu. Arī brauc pa ietvi. Tur ir pietur, tur ir cilvēki. Viņiem ir daudz nērtāk braukt pa ietvi. Lūdzu, kāds man paskaidrojiet, kāda loģika tajā visā ir. Kāpēc? Lai kāds būtu iemesls cilvēkam braukt pa ietvi, kur ir nērtāk braukt, kur ir cilvēki priekšā, tā vietā, lai braukt pa veloceļu, kurš ir turpat blakus, viņš ir burtiski metra attālumā. Es tiešām gribu zināt, tāpēc, ka tā man ir absolūta mistērija. Es nesaprotu, kāpēc. Es gribu saprast,
Bet es pat neredzu nekādu iespējamo loģiku. Es vienmēr mēģinu būt empātisks, es mēģinu paskatīties uz lietām no citu skatu punktu, es mēģinu iekāpt svešās kurpēs. Vienmēr ballīties, tā ir problēma. Es ierodos, eju prom, es mēģinu iekāpt svešās kurpēs. Cilvēks saka, kāpēc tu esi manās kurpēs? Es aizskrienu prom. Tā ir fucking problēma, tāpēc man nekur neaicina, nav tā, ka es gluži arī gribu iet. Bet es mēģinu iekāpt tajās svešajās kurpēs, un šajā gadījumā es nevaru iekāpt, jo pirmkārt es vēl spēc braucu ātri, un es nevaru paspēt panākt viņu un iekāpt tā cilvēku kurpēs. Bet, ja kāds zina un kāds saprot, lūdzu, dodiet man ziņu. Ierakstiet komentārā. Es gribu zināt, kas pie vēlna te notiek. Jebkurā gadījumā labrīt, labdien, labvakar. Zaczynamy tą przygodę do Dubaju. Kochani, lecimy. Już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Zapinamy palce! Latać każdy może. Labdien un labu vakar visiem. Es esmu Roberts Silovs un šis ir absolūts tests un eksperiments. Es gribēju pamēģināt ierakstīt solo podcastu sēriju, kur es viens pats runāju ar jums tieši 0 cilvēkiem. Iespējams, šis nekad neiznāks. Visdrīzāk šis ir drausmīgi sūdīgi. Man nav ne jausmas, ko darīt. Es esmu pieredzējis rakstīt podkastus ar Rihardu Sniegu. Mūsu podcasts balstīts patiesiem notikumiem. Un tas, kas tur notiek, vienmēr ir Rihards. Viņš pasaka kaut ko stulbu. Tad es reaģēju uz to. Un vienmēr ir šī tenisa spēle, kurā mēs sitam bumbiņus turp šurp. Šajā gadījumā man nav ar ko spēlēt tenisu. Tas ir kā spēlēt tenisu ar sienu. Izņemot, ja siena vispār būtu mīksta un viņi iesūktu katru bumbiņu. Līdz ar to katrs mans impulss neatgriežas pie manis, bet vienkārši pazūd kaut kur nekurienē. Godīgi sakot, šobrīd es jūtos ļoti ārkārtīgi dīvaini šo darot, bet redzēsim, kā tas ies. Man loģika ir tāda, es varētu ierakstīt 100 sērijas, un pirmās 100 var būt sūdīgas. Tā es vienmēr domāju arī, kad es sāku taisīt TikToks. Es uztaisīšu 100 TikToks, un pat ja 95 no tiem ir sūds, ja es uztaisīšu 100 TikToks, 5 būs veiksmīgi, 5 būs labi, 5 būs izdevušies, 5 būs smieklīgi. Līdz ar to jums tikai jāiztur 95 sērijas ar šo, un tad varbūt mēs nonāksim pie kaut kā jēdzīga. Rihards vispār man ieteica iztēloties, ka es runāju ar kādu konkrētu, es atvainojos, iztēloties, ka es runāju ar kādu konkrētu cilvēku, un tad man būs vieglāk. Pagaidām es to neesmu izdarījis. Līdz ar to man tāda sajūta, ka es vienkārši sēžu šeit viens pats istabā un runāju ar sevi. Es pēdējā laikā daudz lamājos. Vakardienas nolamājos fizioterapijas masāžā. Es biju muguras masāžā. Un man ir pirmā tipa diabēts, un man nokritās cukurs, par ko mans telefons sāk pīkstēt. Un es piecēlos, teicu, man ir jāpēd šis Mars bārs. Es izņēmu no somas Mars bāru, un es viņu sāku vērt vaļā un aizgāju visu tik pretīgā šķīdumā. Viņš sāka vienkārši tur. Un es kā dzīvnieks lopsīju to Mars bāru, mēģinot atplēst to papīru, kurš neplēsies vaļā. Viņš bija pilnībā izkusis. Viņš kusa pār manām rokām. Es pilnu muti vienkārši žļambāju to Mars bāru. Un tad, kad viņš nenāca vaļā, man bija tāds kauns, jo tas fizioterapeits, viņš burtiski gaida, kad varēs turpināt masāžu. Viņš sēž un skatās, kā es žļambāju lopsīju vienkārši Mars bāru šeit, šajā masāžā. Un es vēru vaļā to Mars bāru vairāk, es teicu, bļeģ! Es nolamājos fizioterapijas masāžā. Par ko es kļūstu? Kas es esmu? Tas nav absolūti pieklājīgi sveši cilvēku priekšā vienkārši teikt, bļeģ. Tur skan radio superhits visu laiku, kas man liekas ļoti smieklīgi.
Jo parasti, kad tu iztēlojies masāžu, tu aizies un skanēs aptuveni kaut kas šāds. Bet tas, kas tur skan, ir Radio Superhit. Un tur ir dažādi džingli. Incredit group. Incredit, jā. Aptuveni tā tur skan absolūti visu laiku Incredit reklāmas, kas ir sataisītas kā milzīgs hits, un tas ir fantastiski, goda vārds. Paņem kredītu, paliec parādā. Es tiešām runāju ļoti konstruktīvi. Man patīk kastes. Esmu kā kaķis uz kastēm. Man ir atnākušas kaut kādas jaunas dažas lietas. Citu, paldies nedaudz par tehniku. Šautauts Rihardam Gromulam, no kur es dabūju kaut kādas fucking statīvus un dažas gaismas pa brīvo. Tas ir ļoti dāsni, ļoti lieliski. Tā kā, ja jūs kādreiz satiekat Rihardu Gromulu dzīvē, zinat, ka viņš ir absolūts jaukumiņš, lielisks, burvīgs, fantastisks cilvēks, ļoti dāsns. Un no viņa tiešām staro tāda patīkama aura. Viņam ir tā aura. Jebkurā gadījumā man atnāca kaut kādas lietas, un es vienkārši nevaru izmest. Es nevaru izmest kastes. Es nezinu, ko es darīšu ar šīm kastēm, bet es fucking nevaru viņas izmest. Tas nav iespējams. Es nezinu, ko es sēdēšu tajās kastēs. Man nav kur likt tās kastes, bet šeit ir kaste. Es mīlu šo kasti. Šī ir lieliska kaste. Viņa ir ļoti labā izmērā. Viņa ir ļoti smukiņa. Viņa ir šaura, bet tāda platāka. Tad man ir vēl te kastes. Te man vēl ir kastes. Visādas mazās kastes, mazās kastes visādas man atnāca. Tās ir riktīgi labas kastes. Bet es nezinu, ko viņās jau nav neko daudz ko ielikt. Tad ir šāda vidēja izmēra kaste. Šī kaste man arī patīk. Viņa var nogriezt malus un tad izveidot. Tā gan ir ieplīs. Labi, viņa nav labākais stāvoklis atzīst, bet es tāpat īsti negribu viņu mest laukā. Bet var nogriezt tās malus un tad salikt kaut ko kā displeju, tā kā izstādīt. Es nezinu, jebkurā gadījumā tas, ko es daru. Šī nav gluži kaste, bet aploksne drīzāk, bet viņi var pārveidoties par kasti. Man negribas šo mest ārā, man nav nekāda absolūta pielietojuma šim vai jēgas, bet tad ir šāda liela. Šitā ir liela kaste, šī smuka. Man nav absolūti ko darīt ar šīm lielajām kastēm, mazajām kastēm, nekādām kastēm, bet es nespēju izmest kastes. Es nezinu, vai kādam vēl šāda problēma ir dzīvē, bet man tā absolūti ir problēma. Es gribētu, lai jūs man uzdodat jautājumus. Ja jums ir kādas dzīvē, kādas problēmas, tad es esmu diezgan gudrs un es varētu atbildēt uz šiem jautājumiem ar pareizām atbildēm. Pilnībā pareizām, 100% pareizām atbildēm. Tas ir iespējams, tāpēc vai nu rakst man uz e-pastu roberts.silaus@gmail.com vai arī atstāj komentāru, un es tev palīdzēšu ar tām dzīves problēmām. Es rakstu katru rītu rīta lapas, rakstu kladītē, es rakstu dienas grāmatiņu, līdz ar to es esmu kvalificēts šo darīt. Arī nākotnē būs pieejami kursiņi. Pilnībā anonīmi.
tas, kas jāatceras, nekas no šīs tavas personīgas informācijas, ko tu iesūtīsi, netiks izmantots pret tevi. Tā kā pilnībā droši, savus dziļākos noslēpumus, savus apkaunojušākās situācijas, savus problēmas droši iesūti. Jebkurš eksperiments ir labs eksperiments, pat ja šis eksperiments beidzas ar neveiksmēm. Es tiešām esmu tāds dirsīgs šodien. Kāpēc? Kas notika? Paldies! Atā!